Pastalu siešana. Pastalas ir vieni no senākajiem apaviem pasaulē, kas gadsimtiem ejot saglabājušas savu izskatu. Ieskatīsimies sēļu sētā, lai uzzinātu vairāk par šiem vēsturiskajiem, tradīcijām bagātajiem apaviem. Pastalas izgatavo no taisnstūraina, iegarena, viengabalaina lielopa ādas gabala un 2 ādas striķiem. Purna un papēža daļas, kā arī sānu malas tiek uzlocītas uz augšu un savilktas ar ādas striķi, kas izvilkts cauri viengabalainajā materiālā iegrieztām garām acīm. Pastalas velk priekšpusē un aizmugurē sakrustojot striķus. Izveidojot 2 austiņas, pa vidu liek kāju. Lai pastala stingri turētos, to striķus ap kājas priekšējo daļu sākumā pievelk stingrāk. Tad priekšpusē sakrusto un tin ap kājas apakšējo daļu virs potītes. Galus nostiprina, uzsienot 2 mezglus un tad savirpina ap kāju. Sienot striķus ap potīti, tie nedrīkst būt pārāk cieši. Pastalas nav vienīgā vēstures liecība, ko glabā sēļu sēta.